Sveicināti! Sagatavojiet sevi lēcienu no pagātnes uz nākotni. Labi, patiesībā šis būs stāsts par to, kā jaunie mediji ir pārveidojuši sabiedrību. Reiz sensenos laikos, kad dzīvoja filozofi, izcils domas nedz ietvītoja, nedz pierakstīja, tās ceļoja mutvāru formā, un tās tik un tā saglabājušās vēl šobrīd. Šodien, 21. gadsimtā, savas izcilās domas mums ir iespējams pierakstīt, ietvītot, nodot tālāk ar sociālo mediju palīdzību. Man stāsta morāli būs par to, kā citāti un citēšana ir mainījusies, vismaz internetā, precīzāk mikroblogošanas vietnē Twitter. Citāts, mans draugs, ir vārdu pa vārdam, atkārtots teksts vai teksta daļa. Labs citāts var būt trumpi sarunā, arguments jebkurā situācijā, atspogļot kompetenci kādā jautājumā, vai pat joks. Tas var būt pilnīgi jebkas. Šis vīrs apgalvo, ka dzīve pati par sevi ir citāts. Šobrīd es viņu citēju. Šekspīrs ar būt vai nebūt. Sokrats ar es zinu, ka es neko nezinu. Švarcnegers ar es būšu atpakaļ vai I'll be back. Viņi tika citēti pirms Twitter un Twitteri mesot. Bet Twitters ir mainījis sabiedrības citēšanas pārdomas un stilu. Mums pašiem to nemaz nemanot. Šeit sākās Twitter stāsts lielajā dzīves grāmatā. Latviešu valodā Twitters un tweet jau ir neatņemami sastāvdaļas. Retvītot, jeb pārpublicēt tvītu nozīmē to pārcitēt digitālajā laikmetā. Atliek tik veikt ierakstu un kādam to retvītot, un tas internetā aizceļot kļūst pieejams un zināms visiem, kas to lasa un lasīs. Tādējādi tas tiek citēts. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ar daudz sekotājiem ir iespēja ietekmēt cilvēku domu un viedokļus. Visbiežāk tie ir sabiedrībā populāri un zinām personāži, slavenības, ar savu fanu pulku. Lūk, pasaulē pārcitētākās domas, to top 10 un to autori. Spriediet paši, kuras no šīm domām tiešām ir citēšanas vērtas reālajā dzīvē, bet tās tiek citētas Twitterī. Šķiet, ka vienīgi ieraksti pasaules top 10 tvītu sarakstā pieder Obamam un Lady Gagai, kuri cilvēkiem iesaka nekad nebaidīties sapņot. Doma, kuru vērts citēt. Un tagad pasaulē retvītotākais, mīļākais un populārākais Twitter ieraksts pieder Obamam. Pēc uzvaras vēlēšanās viņš ietvītoja šo attēlu, kurā viņš apskauj savu sievu ar 3 vārdiem. Vēl 4 gadi. Iespējams paustā ideja nav gluži Šekspīra būt vai nebūt, taču doma tiešām tāda šķiet. Jo ierakstā tiek pausta mīlestība un pateicība balsotājiem. Ir arī cits tops – 50 pasaulē retvītotākie profili. Lai gan tajā nokļūs arī Justins Bībers, tajā ir ziņu portālu, svarīgi faktu un padomu konti un citi, kas liecina par to, ka cilvēki Twitterī retvītojot mēdz citēt arī svarīgu informāciju. Stāsts vēl nav gluži galā, pirms nav kliedāts visi šaubas. Vai grāmatas digitālajā laikmetā izzudīs? Vai grāmatu lasīšana ir palikusi pagātnē? Vai nākotnē cilvēki lasīs to, kas pateicis tikai Twitterī, un citām domām nebūs nozīmes? Vai Twitterī netiks citēt svarīgi domu graudu? Atbilde ir putniņš noteikti neklusēs. Twitterī jau kļuvuši populāri profili, kuros ir gan bībeles, kino, dienas un citādi, grāmatu citādi. Papildus tam, aktuāli ir arī dažādi autoru profili. Pat, ja autors nav dzīvojis Twitter laikmetā, viņa doma var sasniegt jebkuru. Jāprot tik uzklausīt. Kā, piemēram, var ilustrēt mūsu pašu Lomani. Arī neko nezinošais Sokrats ir Twitter. Viņš jau paspējis kādam ko iemācīt. Twitters galu galā ir pa pusē eņģelis, pa pusē velns. Atkarīgs no kuras skatu punkta tu uz viņu skaties. Paldies par uzmanību! Es ceru, ka jums patika un kad jūs citēsiet domas, kuras ir vērts uzklausīt.